Tā bija svētdiena. Pie mums bija sabraukuši visi bērni. Mazbērni bija, jo iepriekšējā dienā mēs bijām svinējuši mazbērnam dzimšanas dienu. Tas tā kā nāca jau uz pusdienas laiku. Bērni jau bija pabaroti, mēs meitenes bijām pa virtuvi. Puiši bija lielā istabā, skatījās televizoru. Un tad vienā brīdī es gāju no virtuves ārā un paskatījos, sapratu, ka no otrā stāva nāk dūmi. Un tad, protams, pirmā doma bija, kad ir jādabūj visi ārā no mājas. Es jau zināju, ka Līvāna māja, dzirdēt nostāst ir daudz. Un vienīgā doma bija, visus ātrāk dabūt no mājas ārā. Pirmā doma bija, vai neviens nepalika augšā. Neviens augšā nebija. Un tad bija skaidrs, ka nelaime ir klāt un kaut kas ir jādara. Un tad skrienot uz ugunsdzēsēju depo pēc mašīnas, jo esmu brīvprātīgais ugunsdzēsējs, piezvanīju glābšanas dienestam. Mēs principā atbraucām nepilnu 5 minūšu laikā, jo ugunsdzēsēju depo nav tālu. Baigais izmisums, ja tu dzēsi un tu redzi, ka tu neko nevari izdarīt. Jo tā bija tā situācija, jo Līvāna māja jau 15 minūtes un viņa nav. Iemesls izsavienojums starp pirmo un otro stāvu, tieši kur pārsedz. Un tur ir skaidra plāksne, tur ir kaut kādas padomu laiku vatas, nezinu, kas viņas ir, bet faktiski bez variantiem. Labi, ka tas notika pat dienu, un labi, ka mēs jau nebijām paspējuši mazbērns nolikt gulēt, jo tas tuvojās pusdienas laiks, un otrajā stāvā mēs parasti viņus pēc tās ēšanas būtu likti gulēt. Labi, ka vēl nebija paspēts tas izdarīt. Šajā situācijā man gribas teikt paldies Dievam, ka mēs vispār palikām dzīvi. Man liekas, man kaut kas no glābējiem jautāja, vai ir apdrošināta māja. Es atceros, ka ir drošināta. Un tad nākamā dienā piezvanīja, ļoti operatīvi. Viss notika, atbrauca, paskatījās, visu saorganizēja. Bet jā, īstenībā Baltai tiešām arī vēlreiz, es nezinu, lielu paldies, jo man tas likās negaidīt, bet jā, tiešām liela pretīm nākšana. Tas nav tā, ne lišķē vai kā, bet tiešām tā. Jā, tas ir tiešām liels cilvēcīgs paldies, tas ir. Viss šitais skaistums, kas ir, tas ir. Pateicoties viņiem. Viņiem, jā. Kamēr tas nav piedzīvots, tikmēr tas varbūt tā savādāk uz to visu tu skaties, bet ko līdz tu nonāc tādā reālā situācijā, tad tu saproti, ka tas ir vispār sīkums. Kāda ir apdrošināšanas maksa un kāda ir pēc tam palīdzība, tad jā, tu skaties uz to visu pavisam citām acīm. Tā ir drošības sajūta, un ka to vajadzētu darīt, kad vajadzētu apdrošināt savu īpašumu. Tas vispār, man liekas, nav apspriežams šī situācijā, kas mums ir jāpiedzīvo bijis. Pilnīgi noteikti. Ja kāds domā, ka man jau nekas nenotiks, tās ir muļķības. Tas var notikt kurā laikā, kurā brīdī. Tā kā es tikai par to, kad ir jādrošina un drošiniet Baltā. Jo es esmu ļoti sens Baltas klients. Man viss, kas man ir drošināts, kas man ir tehnika, kas man ir visi Baltā drošināts. Nereāli sajūta pagaidām vēl aizvien, ka tas ir tā beidzies uz šo brīdi, un ka tas mums viss ir tiek dots un tāda iespēja vēlreiz.